Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM-karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūda-Arābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija. Tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, 5. Taivāna, Lietuva ierindojas 6. vietā ar 35,1 gigabaitu. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien deg termoelektrostacija Simferopolē. Šajā Krievijas okupētās Krimas pussalas pilsētā traucēta elektroapgāde. Pēc Ukrainas tālās darbības dronu triecieniem šonakt izcēlušies ugunsgrēki arī 3 naftas nozares rūpnīcās Krievijā – Tatarstānas pilsētā Nižņekamskā, Nižņekamsk-Ņeftehim un Taneko, kā arī Samaras apgabalā Toljatti Kaučuk. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus. Par to paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem. Elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Tajā pašā laikā cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, 3. vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1 Buļļerova ielas stacija reisi ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Svētdien, 14. jūnijā 2:00 Daugavpils stadionā Lokomotīve plānotās starptautiskās 500R klases sacensības spīdvejā tiek atceltas nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. jūnijā no 9 rītā līdz 12:00 Forštates kultūras namā, Vidzemes ielā 41 un 17. jūnijā no 9 līdz 12 Raiņa centrā Komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un burvīgi pavadīt nedēļas nogali jums novēl Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.